Sveiks, Raimond! Sveiks, Marek! Prieks, ka tu piekriti uz sarunu. Paldies, ka uzaicināji. Parunāt par aktualitātēm, kas skar māksliniekus. Runāsim par mums pašiem, par mūziķiem. Varbūt tu varētu pastāstīt, sakarā, protams, pīsdienas pensijā, ja? Tā doma ir. Bet pastāst varbūt, lai vispār, tā varbūt kaut kāds, vidējais Latvijas iedzīvotājs apmēram tā saprot. Kā tas ir būt profesionālam mūziķim orķestrī? Ko tu vari pastāstīt par sevi, cik ilgi strādā un ko tu dari un tā? Jā, protams. Strādāju orķestros jau 18 gadus. Un varu apgalvot godīgi, darbs ir salīdzinoši grūts. To uzreiz nejūt, bet laikam ejot uzreiz to jūt gan plaušās, gan galvā. Jo tagad pie katras mazākās saslimšanas man viss aiziet uz plaušām. Es eju pie pulmonologa, lai tiktu galā ar parastām iesnām. Tas viss nāk no fagota. Kādreiz arī mans pasniedzējs stāstīja par šo visu, kā darbs būs salīdzinoši grūts un atalgojums nav liels, bet toties pēc kāda laika tu varēsi iet ātrāk pensijā. Kā kompensācija tam, ka algas ir mazas un kompensācija par to, kā mēs savus ķermeņus īstenībā iztērējam. Un tagad man ir daži gadi palikuši līdz šim slieksnim, un to visu grib mainīt. Sanāk 7 gadi. Jā. Bet no 18 jau ir nostrādāti. Tad būtībā, es varu teikt, ka vairāk kā 2/3 jau man ir izdarīts. Jā. Un, ja nav noslēpums, cik tev pašam gadi tagad ir? It kā nav daudz, bet tāpat laikā tie nostrādātie ir daudz. Man tagad ir 36 pašam. 36, jā. Jā, es jau 18 gados jau sāku strādāt, jo vienkārši šīs specialitātes mūziķi trūka un attiecīgi ātrāk varēju tikt iekšā darba tirgu. Tagad arī pats mācu tālāk, un īstenībā ir palicis ļoti grūti kaut kādu pozitīvo teikt par šo profesiju jaunajiem. Jo, ja es viņam stāstu, kā būs, tas viss izklausās diezgan grūti. Un tad jautājums, kāpēc jaunietim izvēlēties kļūt par fagotistu vai kļūt par kādas citas jomas pārstāvi, kurā, piemēram, var kāpt pa karjeras kāpnēm un saņemt lielāku atalgojumu pēc kāda laika. Es pats domāju, vai ja es būtu sācis citā profesijā, kur ir karjeras iespējas, tad 18 gados es ceru, un es domāju, ka es būtu ticis jau ļoti augstu. Bet tagad, kā tu esi palicis orķestrī šajā pozīcijā, tā tu esi palicis šajā pozīcijā. Jā, skaidrs, tas varbūt, tas ir kaut ko konkrēti par kaut kādām izaugsmes iespējām, bet tas, ko es varbūt gribu tā vairāk, varbūt šajā sarunā akcentēt vai pievērst uzmanību, ko tu vari pateikt arī tieši tā, kā profesionāls mūziķis, ko tu pieminēji arī par tādām jau veselības tādām jau problēmām, kas sāk parādīties. Kuras varētu tā vairāk uzskaitīt, piemēram, kas tas ir, kas kā mūziķim, kas visvairāk ir tāds, jo 36 gadi, tomēr tas ir, kā jauns cilvēks, un arī mēs zinām, ka vecuma pensija arī liek klāt un vien vairāk, un viņi pieaug, nezinu, kad viņi sasniegs, cik 67 gadus vai kā. Un tas jau liekas, tur taču vēl ir jāstrādā, un kā tad tā, kāpēc tā ir, kā tu domā par to tā izdienas pensija, tas ir tāds, viņa ir vajadzīga principā, vai es nezinu, tad dari kaut ko citu, kā mums saka, pārkvalificējies un tā, kā tu to varētu teikt? Par pārkvalificēšanos es īstenībā absolūtam nepiekrītu, jo tad jautājums, kāpēc mēs jau pašā sākumā izvēlējamies šo profesiju. Ja mums pēc tam ir jāpārkvalificējas uz pilnīgi kaut ko citu, tad kāpēc cilvēkam to nedarīt jau no paša sākuma? Bet par pašiem mūziķiem un mani konkrēti, esmu, kā tu teici, pietiekami jauns, bet matu man jau vairs gandrīz nav. Bārda sirma, nervi, ir tādi, es ļoti ātri uzvalkos. Nervi arī ir pazaudēti, jo katrs mēģinājums, ne tikai koncerts, paprasa
savu daļu no šiem Tā nerviem. koncentrēšanās, Koncentrēšanās visu laiku. Jā. Un tieši par pūtējiem, kuru es pārstāvu, es vienmēr salīdzinu, iedomājos, ka tev visu dienu jāpūš baloni. Cik gadus tu varēsi to darīt? Katru dienu pūšot balonus. Turklāt jātrāpa ir precīzā diametrā. Katreiz citā, bet precīzi pa milimetram. Nebūs tieši tie milimetri, tev nebūs darba. Un mums tas jāizdara. Cik gadus var cilvēks pūst balonus? Nu, tādu rezumē arī tam, ko tu saki, varētu teikt, ka tomēr mākslinieku profesija, labi, šoreiz runājot par mūziķiem, viņa tātad paņem daudz mentālos resursus. Jā, noteikti. Arī to, ko tu tātad uzskaiti arī fiziski, jā, tātad ir arī no šiem instrumentālistiem, tātad tā ir tieši elpas kontrola un pūšana arī, jā, kas ir gaisa patēriņš. Mēs varam teikt, ka arī stīgu instrumentālistiem tā ir arī roku muskultūra un spranda, jā, mugura arī, protams, un arī mums arī mugura sēžot arī, jā. Un tas viss īstenībā sasumējās to, ka principā, jā, ka jau redzi 18 gadu stāžu, tev 36 gadi, tā kā, jauns cilvēks, jā. Bet tu jau izjūti jau tādas veselības arī problēmas un principā, jāsaka, ka, ja ir iespēja nostrādāt 25 gadus un tātad kā vidēji, kā mēs redzējām, arī pēc tās valsts kancelēs arī tās prezentācijas, kad mūziķi saņem no 530 līdz 600 kaut kas tur eiro bija vidēji, tā ir izdienas pensija. Tad tas ir kaut kāds mazs pilventiņš, to es pa tiem nostrādātajiem gadiem šajā valsts sektorā, valsts nozīmes darbā, jā, veicu, jā, un tad tagad labi, jā, kā daudz mūziķi nodarbojas ar pedagoģijā kaut ko tālāk, vai cits pat vispār kaut ko citu klāt, bet tomēr, tā ir kaut kāda maza summiņa, kas nāk klāt, un arī, to var investēt tālāk arī, kaut teiksim tā savā veselībā. Jā, pirmkārt savā veselībā. Jā, ko tu varētu teikt uz šo, ka daudz saka, jā, bet izdienas pensijas tā ir tāda padomu laikā palieka, un kad daudzās valstīs, zinām, arī tādas attīstītās labklājības valstīs arī, ka tur nemaz tādas mūziķiem nemaz nav. Ko tu par to teiktu? Kādas ir tavas domas? Katra valsts ir citādāka. Katras valsts sistēma ir citādāka, un to mēs nevaram izraut vienu kaut kādu faktu no citas sistēmas un ielikt šeit un salīdzināt. Mums jāsalīdzina sistēma kopumā. Citās valstīs, es zinu, ir milzīgas investīcijas tātad šajā sociālajā daļā. Ir liels uzkrājums tieši mūziķiem, kur nodrošinās tieši viņu vecumdienām, ka viņš var ātrāk iet. Vienkārši tas nesaucas izdienas pensija, tas saucas kaut kāds uzkrājums, vai tieši tas ir milzīga palīdzība veselības jomā, jo mums visiem kaut kādā brīdī un mūziķiem agrāk par citiem sākas šīs problēmas. Un attiecīgi citur tas cilvēks zina, ka viņam būs šis atbalsts. Mums šī atbalsta, mums viņš ir šādā veidā. Un, attiecīgi, mēs viņu saucam par izdienas pensiju. Un vienkārši tagad teikt, kā ir citur un salīdzināt šīs sistēmas, tas vienkārši nav korekti. Mēs tad skaitīsim cāļus ar govīm un netiksim skaidrībā nekādā. Jā, es tev pilnībā piekrītu, jo īstenībā arī tajā valsts kancelēs tajā prezentācijā tika minēts, ka principā, ko izdienas pensijas stāvja uzskat arī skatoties Rietumu Eiropas kontekstā, tas ir tāds vēsturisks moments, kas jau ir daudz kur pazudis, bet arī tika uzsvērts, ka šis jautājums jārisina ar algu pacelšanu, ja, tā tad ir atalgojumi. Bet tieši šobrīd jau valdība, ko dara, mēģina visur kaut ko apgriezt un ietaupīt, tātad algu kaut kādas paaugstinājums vai kaut kas vispār nav sagaidāms ne kultūras jomā, ne īsti kaut kur citur mūsu valstī. Un tad sanāk tā, kāpēc tad tagad par algām jārunāt? Tomēr arī tas, ko, ja mēs runājam salīdzinot, kā ir citās valstīs, citās valstīs arī mūziķu darbs ir daudz labāk atalgots. Un tā tad arī mūziķi arī no savas algas konkrēti var tad arī investēt savā mentālajā un fiziskajā veselībā, uzturēt savu formā. Un tas tomēr arī nav viegli, jā, kā citur, jā, tur 70 gadi, jā, tad iet pensijā. Un ir arī instrumentu grupas, kur ir vieglāk, jā, piemēram, varbūt stīgu instrumentālistiem ir iespēja, ka viņš tā kā, pāriet uz tālāku pulti, jā, piemēram, jā, un
tad tiešām ir tādi reāli gadījumi, ja, ka tad zini, ka šis mūziķis ir cik gadus spēlējis cienījams, un jā, bet vecums un tāda ir sistēma, un tad varbūt kaut kādām grūtākām programmām ņem vietnieku vai kaut ko tādu, bet mēs, piemēram, arī zinām, ka es negribu tā pretnostatīt grupas, bet skaidrs ir instrumentu grupas, kur tas nav īsti iespējams, piemēram, pūtējiem, ja mums katram ir sava partija, un tur, kā saka, visu dzird uzreiz. Jā, var sakot, tas atalgojums, jo tā sistēma varbūt no tā paša nav kārtībā, bet tāda, kāda viņa ir, tāda ir. Vismaz šī lieta, arī tā izdienas pensija, tas mazumiņš, kas tā iespēja, kas ir arī, un tad arī tas arī ir iespēja kaut kā tomēr tādu atbalstu. Un es vienkārši arī pats, kā arī arotbiedrības priekšsēdētājs, varu teikt to, ka es esmu tomēr man jau ir vairāk gadījumi jau bijuši tādi, ka mūziķi aiziet izdienas pensijā. Principā negribot jau no vienas puses, jo skaidrs, ka te ir jārunā par profesijas to pozitīvo lietu, ka tā māksla, tas skaistums, ar ko mēs saskaramies. Ja? Un, protams, no otras puses ir tas mūsu pašu katra persona, mūsu mentālie un fiziskie resursi, ko mēs ieguldam, lai mēs tas, kvalitāti. Ko sauc par virtuvi, tā saucamā virtuvīte, kur nevienam, kā saka, tas nav jāredz, jā, bet, kā saka, tas ir, un es redzu to, cik tas ir īstenībā arī, tā jau bēdīgi, jā, ka tie mūziķi, ka viņi, saprot arī, ka viņi, vairs nevar veikt savus pienākumus, un arī tomēr viss šī sistēma, kas ilgi gadiem nav bijis sakārtota, tomēr, ir izdedzinājusi viņas daudz ātrāk, un tomēr, tad vismaz viņiem bija tā iespēja aiziet ātrāk tajā izdienas pensijā. Ja, un tomēr tas ir tāds iespēja kaut kā cieņpilni aiziet prom arī no šīs profesijas, un arī iespēja arī būtībā, arī jaunie nākamie ir iespēja nākamie. Cerībā kaut ko varbūt, kad izdosies šo sistēmu kaut kā arī uzlabot un sakārtot arī īstenībā. Tas arī bija pēdējā. Labi, Raimond, paldies. Varbūt tev vēl kaut kas ir piebilstams, varbūt, ko tu gribēji pateikt vai nepateici? To, ka cilvēki bieži vien neredz šo te virtuvi, par kuru mēs minējām, un tas ir tas, kas paņem. Ne jau tie skaistie koncerti, kur visas ceļās kājās pēc tam un aplaudē, bet tieši šis te darbs pirms tam. Un tas darbs, viņš ir liels, jo mazāk tu jūti to virtuves uz skatuves, jo tas darbs, kas bijis pirms tam, ir bijis attiecīgi lielāks. Un šīs te pašas izdienas pensijas un nedaudz ātrāka došanās atpūtā, tas ir kā vienkārši kompensācija par šo te milzīgo darbu, kas ir bijis pirms tam, kas nav arī finansiāli pirms tam novērtēts, teiksim tā. Es biju vakar uz Robija Viljamsa koncertu, kur biļetes maksā nepilnīgi 100 eiro. Ja mēs esam gatavi maksāt 100 eiro arī simfoniskiem orķestriem, tad, man liekas, tās algas būtu jau attiecīgi lielākas. Bet, diemžēl mēs, nevis diemžēl, bet mūsu šīs te biļetes uz mūsu koncertiem ir izteikti lētākas. Attiecīgi mūsu alga ir mazāka, bet, bet darbs jau tiek izdarīts, un tā kompensācija nāk vēlāk. Tas ir tas, ko es gribu saprast, lai cilvēki saprot par izdienas pensijām. Mēs esam tomēr arī valsts sektors. Ja. Bieži vien cilvēki vispār mūziku vai to, ko viņi redz, viņi mūs tā kā salīdzina varbūt ar teiksim, tā popkultūru, popmūziku. Tur ir tā, kā ir brīvā tirgus, teiksim, tā likumi, ja, kā tu vienkārši, tu radi kaut kādu produktu, tu viņu pārdod klausītājiem un pelni, no tā tu dzīvo. Bet, tomēr, teiksim tā, arī vēsturiski, ko mēs redzam, arī akadēmiskā mūzika, nekad nav bijusi pelnoša. Viņa principā, viņa nevar tādos pašos apstākļos pastāvēt. Ja? Ir noteikti vajadzīga subsīdija, kas ir, tātad, ja, kā mūsu gadījumā, tad tas ir algas, ja? Tas ir noteikti kaut kāda iedota vieta, kur mēs strādājam. Ja? Tāpēc, ka mēs strādājam arī tādām arī vēsturiskām tādām kultūras vērtībām, kas laika gaitā ir sevi pierādījušas. Un tas ir mazāks loks. Jā, tas, protams, nebūs uz tik daudzām masām, bet
tomēr mēs esam valsts nozīmes arī kolektīvs, Nacionālais simfoniskais orķestris, un visi īstenībā jau tie kolektīvi jau ir. Un mums ir valsts pasūtījums, kas mums ir jāaizpild noteikts koncertu skaits, programmas, ja, kas ir jāuztur, un tas ir tāds arī, teiksim tā, mēs piedalāmies arī kā latviešu nācijas tādā, uzturēt arī tā pastāvēšanā, ja, tajos visās vērtībās, ja, kas mums ir svarīgas īstenībā. Tā kā jā. Labi. Paldies tev par šo sarunu, un tad jau gaidīsim vēl kādus mūziķus, kas atsauksies. Lai cilvēki varbūt zin šo un ieklausās. Un es ceru, ka mēs atradīsim dzirdīgu savus kultūras ministrijā un finanšu ministrijā. Visur, kur tas nepieciešams. Jā. Labi, paldies. Paldies tev.